Sveiki! Latviešu Nacionālā apvienība Kanādā veido interviju ciklu, lai stiprinātu latviešu valodu un kultūru diasporā. Šo projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds. Šodien runāšu ar Baibu Bumbieri. Baiba ir Monreāls latviešu skolas vadītāja un 2 meitu mamma. Sveika, Baiba! Sveika, Laura! Jā. Paldies, ka tu piekriti intervijai. Tas ceļš līdz tam, lai tavs bērns runā labu latviski, ir garš un arī gan sarežģīts. Vai tu vari pastāstīt par to laiku, kad tava meita piedzima, un kur jūs dzīvojāt, un kā tu sāki ar viņu runāt latviski? Nu jā, tad jāiet ļoti tālā pagātnē, jo no Latvijas es aizbraucu 2005. gadā. Jā, un es aizbraucu nevis uz Kanādu. Mēs ar vīru dzīvojām 10 gadus Francijā, un pēc tam atbraucām te uz Kvebeku, uz Montreālu, un Gabriela piedzima Francijā. Es ar vīru sarunājos un iepazinos angļu valodā, tā bija mūsu saruna valoda mājās. Un tad, kad Gabriela piedzima, nemaz tāda doma nebija, kādā vēl valodā ar viņu varētu runāt, jo teica, ar viņu runāja franciski, es ar viņu runāju latviski, un viņa bija mājās. Līdz 1. klasē viņa bija mājās. Dažreiz laikam tikai aizgāja uz tā kā dienas grupiņu, uz aktivitātēm, un tur arī nebija bez kurioziem, jo tā kā viņa nezināja daudzus vārdus franciski, un tad bija visādi pārpratumi, īpaši ar gumijniekiem un taciņām, ko neviens nevarēja saprast, par ko bērns runā. Un tā kā drīzāk jāsaka tā, ka es franču valodu mācījos kopā ar Gabrielu. Ja var teikt. Jā, jo mums sanāca daudz lasīt franču valodā grāmatas, vienkāršus tekstus, un tad es arī sāku iedziļināties franču valodas smalkumos un humorā, un tā kā tas bija tāds apusējs tāds mācību ceļš. Un tad, kad viņi aizgāja franču skolā, šeit jau Kvebekā, tad jāsaka tā, tad latviešu valoda viena brīdi varbūt bija tāda vēlme mazāk runāt tajā valodā, jo bija tad arī ne tikai skolas valoda bija franču, bet arī ārpus skolas, ar draudzinēm, draugiem un aktivitātēm ārpus skolas bija vairāk tā franču valoda. Bet atgriezīsimies tagad pie tā paša sākuma, tad, kad Gabriela piedzima un bija skaidrs, ka tu ar meitiņu runās latviski un tavs vīrs runās franciski. Kas bija tās lietas, ko tu darīji? Tas droši vien, es pieļauju, pat bija neapzināti, protams, lasīja grāmatas un sarunājies. Francijā es nepaņēmu daudz grāmatas latviešu līdzi. Bērnu grāmatas franču valodā ir ļoti, ļoti labi sagatavotas. Tādas par tēmām un ar zīmējumiem. Un man viņš šķiet pašai interesantas, varbūt tāpēc es mazāk lasīju latviski priekšā. Un, protams, jo tajā vecumā jau tu vari rādīt attēlus un viss, kas ir redzams, var stāstīt jebkurā valodā, kur tu vēlies bērnam iemācīt, jo bērns jau vēl nelasa. Jā, tas taisnība. Un vēl kas ir priekšrocība dzīvojot Eiropā, aizbraukt uz Latviju bija ļoti vienkārši. Jā. Tas bija 2,5 stundas ātrvilcienā līdz Parīzei, un tad 2,5 stundas līdz Rīgā, un tu izbrauc no rīta, un pēcpusdienā tu esi Rīgā, un mēs braukājām ar Gabrielu diezgan bieži. Un tad tas viss, un tāpēc man pat nebija tāda doma meklēt kaut kādu latviešu skolu vai kaut kādas tā kā latviešu grupas, jo mēs braukājām diezgan bieži. Vai tavuprāt tas palīdzēja viņas? Es domāju, ka jā, un to es redzu īpaši ar otro meitu, ka tās latviešu skola, latviešu nometne, Tērvetē, tas ļoti palīdz. Tas uzreiz tā vēlme runāt spontāni latviešu valodā, jo dažreiz man džemai ir jāatgādina, lai viņa runā, jaunākai meitai jāatgādina, lai viņa man runā latviski, bet pēc nometnēm un tādiem braucieniem tas ir spontāni. Jā, jo ar pirmo meitu jūs varējāt daudz biežāk būt Latvijā, bet tagad kad ir abas meitas, tas nav tik viegli, tas ir dārgi un laiks un viss, attālums ir pārāk liels. Un vēl kas ir ar Gabrielu arī bija tā, ka viņai bija skaidrs tēta valoda ir franču un mammas valoda ir latviešu. Un viņai nebija tādi jautājumi, kad varētu ar mammu runāt franciski. Jo, piemēram, ar Džemu
viņa jau ar jaunāko meitu jau bija diezgan skaidri, un teica, kā, patiesībā, un es viņai lūdzu runāt par manu latvisku, un atgādināju, un tā, teica, bet, taču nav francis, kāpēc man tev latvis? Jā, Tur jau jo, bija tā kā, jo es vairs nevarēju teikt un melot, ka es nesaprotu, ko viņi man saka. jo tagad Un runā, ar tagad Gabrielu runā arī franču valodā. Jā, jo ar Gabrielu bija ļoti skaidri, un ka tas ir, tā būs latviešu valoda, un tā, bet kaut gan jāsaka tā, ka tas mainījās mazliet ar skolas, ne tikai pirmajiem gadiem, bet arī šobrīd dažreiz mēs tā runājam, bet mums arī bija tā, ka, piemēram, tās tēmas, kas ir mājas tēmas, tā kā par jūtām un par domām, tās ir, varbūt tās ir ar viņu runāja latviešu valodā, un viņi ar mani to stāsta latviešu valodā, taču tas, kas attiecās, piemēram, kad mēs runājam par zinātni, un arī skolā viņi ir jautājumi par zinātni, par vēsturi, kaut kādām tādām lietām, par astronomiju, tad es runāju ar viņu franciski, jo man arī, jāsaka tā, ar laiku, jau 20 gadu projām no Latvijas, man ir vieglāk atrast tos vārdus franču valodā. Tāds zinātniski tehniskos un astronomija un par datoriem un tam līdzīgi. Jā, un arī meitai tas vārdu krājums latviešu valodā tajās jomās varētu būt, ka pietrūkst. Jā, un tad man arī, un man pašai jādomā, un tad man vieglāk. To līdzsvaru ir grūti noturēt. Pastāst nedaudz, tad, kad Gabrielai bija 7 gadi, jūs pārcēlāties uz Kanādu, vai ne? Jā, tad viņi sāk mācīties skolā franču valodā, un tad tas bija tas brīdis, kad droši vien arvien grūtāk palika to latviešu valodu. Telpa latviešu valodā samazinājās laiks un telpa, vai ne? Jā, tā ir, un to varēja just, kamēr mēs dzīvojām Kvebekā, Kvebekas pilsētā, es vēl nezināju par nometnē, un tad tās, un tādas, ka varētu būt kaut kāda latviešu skola un tam līdzīgi, vai tālmācība, tad tas arī vēl nebija tā kā variants. Un šobrīd, es ļoti priecīgi, kad ir Toronto ģimnāzija attālināti, un Gabrielai ļoti patīk gan kā programma ir uzbūvēta, un viņa ļoti interesē vēsture un ģeogrāfija, un vispār tā, un arī satikt skolotājs un savas skolas biedrs. Un, bet tobrīd tā nebija tā kā. Jā, Gabriela to pieminēja, ka viņa piekdienu vakars velta, lai mācītos latviešu valodu. Un tā bija apzināta izvēle, jo es pat tādā tiešām apbrīnā redzēju, ka, jo viņai bija iespēja iet uz vienu aktivitātu, uz pulciņu, kas viņu ļoti interesēja, un viņa teica, nē, man nesanāks. Man nesanāks, jo ir piekdienas vakaros ir Toronto ģimnāzija, Latviešu ģimnāzija, un es gribu to. Un tāpēc, tā bija tāda viņas izvēle. Un tāpēc es ļoti lepna un priecīga, bet, jā. Tas ir lieliski, bet tas laiks līdz tā ģimnāzijai, tas tāds mazāks vecums, tās pirmās klases, ko tu mainīji tajā ikdienā, tāda varbūt tev ir kāda padoma citiem vecākiem, kā to telpu un laiku atbrīvot latviešu valodai, jo, protams, tā izglītošanās valoda, vai tā būtu vienalga kāda bērniem šeit Kanādā, angļu vai franču valoda, viņai ir tendence pārņemt to latviešu valodu. Gabriela nekad nav gājis latviešu skolā. Un tikai tagad šobrīd sanāk to 3. gadu Toronto ģimnāzijā. Bet, un mājās viņai nekad mēs neesam atvēruši kaut kādu gramatikas grāmatu, un es viņai skaidros, kā veidojās laiki, vai piemēram, par deklinācijām, vai tam līdzīgi, vai darbības vārdu veidošanu. Tā ir tikai tā kā saruna valoda, un dažreiz ir kaut kādas tādas, es laikam neesmu pārāk viņu tā kā labojusi, es vienkārši mēģinu atkārtot tā kā pareizi būtu jāsaka. Un tad tā kaut kā tā valoda viņai gaiši galva ātri iegāja iekšā un viegli. Un arī šobrīd ar citām valodām viņai viegli tās valodas nāk, jā. Tas nozīmē, ka, protams, tu esi viņai lasījusi ar viņu kopā latviski, ne tikai runājusi, vai ne vēl, Jā, un viņa vēl dažreiz šobrīd, ja es lasu, kad es lasīju jaunākajai meitai pēc šā grāmatas, es viņai saku, vai to tu gribēji dzirdēt vēlreiz, un viņa
Mhm. Un dažreiz tad, kad mēs palūdzam, vai viņi grib palasīt kaut ko māsai priekšā, un viņi ir dažreiz izvēlās pat ar kaut kādu latviešu grāmatu palasīt, bet tikai jaunākā māsai nevienmēr ir pacieti, jo viņa lasa daudz, Gabriela lasa daudz lēnāk nekā mamma. Bet Jā, jā. Gabriela lasa arī džemai priekšā latviski. Jā, to Gabriela pieminēja, ka viņa latviski nevar lasīt tik ātri, kā viņa lasa franču valodā, un Jā, bet tas ir domāju, saprotams. pilnīgi dabiski, tas ir Jā. saprotams, jā. Mhm. Ko tu teiktu par tādu viedokli, ka esmu dzirdējis, ka viena tāda nometne, kur teiks, kas tad tur audzina savu bērnu ārpus Latvijas un grib nodot savu dzimto valodu, varam teikt, mantoto valodu, kas bērnam kļūst par mantoto valodu, tik vienkārši runā ar bērnu. Citi savukārt saka, nu nē, tas īstenībā ir liels darbs to darīt, un kā tu domā? Es varu pastāstīt par saviem bērniem, tas, ko es esmu redzējusi ģimenēs apkārt. Ar pirmo bērnu, ar pirmdzimto, vienmēr valodas līmenis ir daudz, daudz labāks. Jā. Un tas tiešām, kā tur bija piekrist tā nometnē, kas saka, runā tikai, lasi priekšā, skatieties dažreiz multfilmas kopā vai brauciet uz Latviju pēc iespējas un atrodiet kaut kā to latvisko vidi, bet ar otro ir jau citādāk. Ar otro, un es zinu, ka, piemēram, man bija draugi, kuriem dzimtā valoda bija, mājas valoda bija krievu, un viņiem bija 3 dēli. Trešais vienmēr tur ir tā kā vecāki, otrais drusciņi, un visjaunākais neko. Un es to redzu arī šeit latviešu ģimenēm, ja pirmdzimtie, jo vecāks bērns, jau pirmdzimta, kā saka, vecākie bērni daudz labāk nav nekā jaunākie. Es nezinu, kāpēc, ka kaut kur vecāki, es nedomāju, ka tas ir slinkums, jo jāsaka tā, kā ar Džemu, viņa arī nelabprāt runāja latviski. Bērni, vecāki tie paši. Vecāki nav tie paši. Īstenībā es šobrīd esmu tāda mamma savai jaunākajai meitai, kādu man ir izaudzinājusi mana vecākā meita. Jā. Un latviešu valodā tā kā man šķiet, nu kā viss tik dabiski gāja, un tikai laikam kaut kur ap 2-3 gadiem, tad, kad jau sāka Džema ļoti labi runāt franciski, un tad sapratu, ka nē, ka tas neies tā cauri, ka man ir jāpieliek pūles. Man ir jāpieliek pūlās. Un tāpēc man ir vienmēr apbrīna par tiem vecākiem, kas uzstāja, kas runā, jo tas nav viegli. Un man nav nekādu nosodījumu tiem vecākiem, kur varbūt saka, ka šo kauju es esmu pazaudējis. Es tikai varu iedrošināt, ka ir vērts mēģināt iet uz priekšu, un nav nekas vēl zaudēts, un spēlēt spēles latviski, un runāties latviski, un pie galda. Arī mūsu ģimenē pie ēdam pie vakariņu galda arī tētis piedalās latviešu valodas tādās spēlēs, un tādā ziņā ir atkarīgs arī no abiem vecākiem. Varbūt tas, kā otrais bērns runā latviski, ir atkarīgs arī no abiem vecākiem. Pat tad, ja otrs vecāks nav latviešu valoda, nerunā latviski, jo tā ir tā partnera interese tajā kultūrā un valodā. Un tad mēs spēlējam, piemēram, spēle tādu, pēc jautā, kā latviski varētu pateikt, man gribās vairāk kartupeļus. Viņš to saka, piemēram, franciski, un tad Džema, tad bērnam tā kā jāizdomā, kā to varētu pateikt. Viņš ir reizē, tad pajautā māsēm un mammai, un tad viņi lepni pasaka. Un tā ir tādā jautrībā tā latviešu valodai ir tā telpa ap galdu. Jo visādi citādi latviešu valoda ārpus Latvijas ir svešvaloda. Pilnīgākā svešvaloda viņai, ja tu, piemēram, dzīvo Latvijā un ne pa ielu, to tās tautas dziesmas vai tā valoda nāk no visurienes, gan rakstos, gan reklāmās, gan no visurienes, sarunās. Šeit viņai ir tikai tādas dažas saliņas, mazas saliņas. Ir Monrāls latviešu skola, un ir tagad jau bērnu liela, mēs mācāmies tā kā lasīt, un vecākie tā kā 2., 3. klasa, viņi jau tā kā paši lasa. Citu uzdevumi ir, bet, un arī nometne tērpitē ļoti maz var. Un draugi latvieši, jā. Man likās jauki, ka tu pieminēji to spēles elementu un to jautrību, jo tas ir tas, ko
esam ar tevi arī abas runājušas ārpus kadra Mm. par to emocionālo Labsajūtu. labklājību, Jā, labklājību, jā. labsajūtu tajā valodas mācīšanā, priekā runāt latviski, jo arī valodas pētniece Sanita Martena, man liekas, kaut kad Jā. minējusi par to, ka tas language, tā kā ir tas doing family, ja, ka tā valoda atspoguļosies arī, kā mēs kopumā, kā kopumā attiecības ir ģimenē, cik daudz ir tas prieks un cik mēs esam ieinteresēti tajā otra valodā un kultūrā, ja mēs nenākam no vienas valodas un kultūras. Jā, tā ir. Es domāju, ka un tad tas arī man tāds, ko es saku arī citām mamām, tad, kad rājiet bērnus, nerājiet latviski. Ja kaut kur ir kāda dusma vai rājiet franciski vai angliski, nerājiet latviski. Bet slavējiet vienmēr latviski. Vai arī ja jāsmējās, tad lai tas ir prieks latviešu valodā. Man šķiet tas palīdz, jā, tādu emocionālo fonu, kas saistīts ar valodu, uztver pozitīvu. Es domāju, tu noteikti vari uzsist sev uz pleca un Gabrielai uz pleca par Toronto ģimnāziju un par to interesi, ka pusaudzis ir gatavs piektdienas vakarus veltīt, lai mācītos latviešu valodu. Kad vēl ir bijuši tādi brīži jūsu ceļā, kas ir saistīts ar latviešu valodu, arī ar kultūru, ka tev liekas tāds, jā, esmu izdarījis labu darbu? Es tomēr gribēju teikt paldies ģimnāzijas pasniedzējiem, skolotājiem, jo viņi runāja, viņiem bija 1 stunda par barikāžu laiku. Un uzreiz pēc stundas, pēc tās mācības stundas, Gabriela atnāca pie manis, viņa teica, bet mam, kur tu biji barikāžu laikā? Ko tu darīji? Vai tu atceries kaut ko? Un tad mēs varējām sēdēt, un es stāstīju to, ko es atceros, jo es tajā laikā biju pusaudzis. Un mēs skatījāmies, viņi teica, ka bildes jau viņi bija redzējuši, bet es teicu arī, ko mans tētis darīja, ko Opis darīja barikāžu laikā un tā. Un tas tādā ziņā, ka viņi redz, ka tas nav tikai kaut kas tāds abstrakts un tālu, tur Latvijas vēsture vai tam līdzīgi, ka tas ir arī saistīts ar ģimeni. Jā. Tas ir arī ar to, es varbūt arī stāstīju ar to emocionāli, ja, kad nezināju, kas būs, jo nāca ziņas no kaimiņu valstīm, kas bija ļoti biedējuši un šāva un cilvēku miru, un mēs nezinājām, kā būs. Un tas, ka ir tā interese. Jā. Jo mēs pirms spiedām ierakstu pogu parunājām, tu pieminēji to, es pieminēju, un tu man sāki stāstīt savas domas par valodu un identitāti. Kā tas mainās, un par to, man liekas, būtu ļoti jauki dzirdēt vairāk par to. Kā es redzu to identitāti, jā. Jo, protams, tā, kad tu dzīvo Latvijā, un ko tu, nezinu, nav tāds jautājums par identitāti, ja, vismaz man noteikti nebija. Un arī Francijā, tad, kad es pārvācos uz Franciju, kā tu saki, man draudzenes jautāja, un tu negribi kļūt par francūzietis? Nē, es esmu spiedama uz latvieti, nomiršu latvieti, bet, un tā kā man pat tāds jautājums nebija, bet, un man pat bija tāda, zinām, pretestība mācīties to franču valodu, tādi kaut kādi bloki, bet, un es sev tādu ļoti, tādu, man nebija jautājums par identitāti, jāsaka tā. Un es pat arī tā kā pārāk neaizdomājos. Taču tad, kad mēs pārvācāmies uz Kanādu, tad drīzāk bija tāda, varbūt tas bija, tāpēc, ka arī salīdzinājums bija tāds kontrastēnāks, un es tad to, ka runāju franciski, mūs uztver kā eiropieši, un es arī jutos kā eiropieti, nevis tā ziemeļamerikāni, vai tur kvebekiete, vai kanādiete. Un tas bija tāds, laikam tas bija tāds pirmais pārdoma laiks. Un šobrīd, jau tā kā 20 gadus prom no Latvijas, tas identitātes jautājums varbūt, ja tā padomā,
viņš vairs nav tik nacionālistisks, jā. Viņš ir vairāk, un es negribu teikt, ka kosmopolitisks, jā, ka tur nav nekāda atšķirība, kā tā saka, kultūras tajā bagāžā, bet laikam nāk tādas vairāk vispār cilvēcīgas vērtības. Un varbūt es par to labsirdību, mīlestību esmu mācījusies no latviešu pasakām, un savukārt mana kaimiņiene no alžīriešu pasakām, ja, par to saticību un sadzīvošanu. Un varbūt tur ir tā, mēs atšķirīgi ģērbjamies un runājam, varbūt mājās mums dziedāja šūpuļdziesmas dažādās valodās, un kā mēs sadzīvosim. Un tad vairāk neiznāk tik daudz tā latviskā identitāte, bet es domāju, varbūt ir uz vecumu tāda, tās vispār cilvēciskās vērtības. Jā. Bet ja mēs runājām par Gabrielu, tad es atceros, ka Gabriela teica, ka tas ir diezgan sarežģīti. Jā. Raksturot, tādu pateikt, vienu tādu pielikt sev tādu zīmīti, es esmu latvieta, vai es esmu francūzieta, vai es esmu kvebekieta, vai esmu kanādieta, ka tas nav tik viegli. Un es domāju, varbūt arī tas kaut ko mainīja tevī, tad, kad tavs meitas piedzima, jo viena meita ir dzimusi Francijā, viena ir dzimusi Kanādā, un ar abām tu, protams, runā latviski. Kā tas, kas tad mainījās tevī? Zini, laikam mainījies, jā. Bet es negribu par to teikt par identitāti. Es tad vairāk to domāju par kultūras mantojumu un vērtībām. Un es nekad, piemēram, arī tad, kad neesmu teiks, ka tās labās lietas, tas nāk no Latvijas, un tas nāk no Francijas Gabrielē, vai Džemai no Kanādas, jo, mums ir kaut kādā brīdī, es nezinu, kā lai to pasaka, ka varbūt es saprotu, arī pusauģu gados varbūt tas ir svarīgi, tas ir pieder pie tās pašidentitātes, vai tur, un arī nacionālais varbūt ir ienāk iekšā, bet vienā brīdī, es nezinu, man šķiet, ka tā saticība un labsirdība, tas ir kaut kas tāds, kas stāv pāri vispār identitātei. Jā. Un tas, kaut saka, un es viņām nevaru to man tas tika mācīts latviešu valodā. Es to tagad dodu tālāk, kā es jūtu un kā es gribētu redzēt pasauli, nodot tālāk ar latviešu valodā, bet es nedomāju, ka tas ir kaut kas tāds, kas saistīts tieši ar identitāti, kā saistībā ar nacionālismu. Ar nāciju, jā. Bet es, protams, jūtos piederīgi latviešiem. Un ja par tādu kultūras mantojumu un vērtībām, kā piemēram viena lieta, kas ģimeni vienoja, protams, ēdienreizes, un tu minēji par kartupeļiem un latviešu valodu, franču valodu. Kas ir tās lietas no latviešu kultūras, ēdienu kultūras un arī no citām lietām, dziesmām? Es nezinu, kaut kas tāds, ko tu nodod savām meitām, par ko jūs priecājaties kopā, kas liekas tāds foršs, ka tas ir. Jā, jāsaka tā, latviešu ēdienu mums ir daudz, bet mums ir ļoti daudz arī, tā kā, var teikt, starptautiskās ēdienu, jo mums garšo visādi ēdienu. Mums viss kaut kas garšo, bet kas no tiem latviskajiem jums garšo? Kas jums garšo no latviskajiem? Man ļoti garšo griņķi, bet tādā veidā, kā mēs ēdam Latvijā, šeit viņas, izņemot mani, viens nebija. Bet mums ir tāds, mēs esam satikušies, visiem garšo griķu galetes. Tas ir franču ēdiens no breteņas, pildītās griķu galetes, un tur satiekās. Tur satiekās latviskā kultūra ar franču kultūru, brīnišķīgi. Un arī, kaut tā saka, zivis un tādas lietas, bet vienalga, es domāju, ka tas, un arī, protams, piparkūku cepšana un plātsmaizes un tādas lietas, un tāds, bet, kā saka, mēs mājās ēdam ļoti starptautiski. Tev ir kāds novēlējums vecākiem, nobeidzot sarunu, vai tev ir kāds novēlējums vecākiem Kanādā, kuri vēlas, lai viņu bērni runātu latviski? Es teikšu, kā mana draudzene teica, nevajag mest plinti krūmos.
Nevajag mest plinti krūmos, un es zinu, ka tas nav vienmēr viegli, bet ir vērts, pilnīgi ir vērts uzstāt un vienmēr aicināt un pamudināt, un ir resursi, kas to vecāku vēlmi runāt latviski ar bērniem, spēlēties ar viņiem, atbalstīs. Un arī citi vecāki. Un es zinu, cik tas ir grūti, ka tas nav viegli. Un es zinu arī to, ka, tā kā mēs runājam par identitāti, ka dažreiz tajās latviešu sabiedrībās, sanākšanās reizēs, šķiet, ka vērtē, cik tu bērnam esi nodevis to savu valodas mantojumu, un ka un kaut kā mēs dažreiz vecāki varbūt domā, ka viņu, kaut saka, vecāku vērtību tiks vērtēt to, cik labi bērns runā latviski, tā arī nav. Tā arī nav. Un es varu pateikt, ka es priecājos par visiem bērniem, viņi kurā līmenī, kā viņi runā latviski, tas vienmēr tieši tā, katra ģimene ir savādāka, katrai ģimenei ir sava situācija un savu lēmumu un savas prioritātes. Un es esmu pilnīgā apbrīnā par tām ģimenēm un bērniem, kuri 3. un 4. emigrācijas paudzē joprojām runā latviski. Tas ir tādi, tas mani dziļi aizkustē. Jā. Paldies, Baiba. Šodien sarunājos ar Baibu Bumbieru, Monreāls Latviešu skolas vadītāju un 2 meitu mammu, kur ar meitām runā latviski un franciski, un ir ļoti interesants un radošs cilvēks arī ārpus skolas dzīves. Paldies tev, Baiba. Atā. Ar prieku. Atā. Atā.